Esat sveicināti manā YouTube kanālā, mani sauc Veronika. Un šodien mums ir radītājas dienas grāmata, vlogs 1.2026. Jā, sveiciens jaunajā gadā, nu jau ir 2. februārs šodien. Un jā, tad es izlēmu, kad vajag šeit uzrasties, nofilmēt jaunu vlogu, jo tomēr viens pilns mēnesis jau ir pagājis šajā 2026. gadā, un, nu, lūk, jau ir sācies 2. mēnesis. Jā. Patiesībā esmu daudz ko tā kā iesākusi adīt un vēl adu. Ir dažas lietiņas pabeigtas decembrī, ko es adīju, bet nu, viņām es visticamāk parādīšu tikai vienu, jo pārējās ir tādi sīkumiņi, un tad jāmeklē bildes. Jā. Un es parādīšu tagad kaļmēģi džemperim, Unicorn džemperi, tad Always Forever Unicorn Sweater, man liekas, viņš tā bija saucies, pēc Wool & Beyond apraksta. Lūk, šāds viņš ir sanācis. Man kopumā patīk, es esmu apmierināta ar rezultātu, vienīgi es nedaudz pārradīšu piedurknes. Man likās, jā, man meita nesat, tāpēc viņš tās nedaudz jau pasteipīci. Man likās, ka es uzadīju pietiekoši garumu piedurknēm, lai viņas pēc mazgāšanas izstieptos, bet sanāca tā, ka viņas neizstiepās tā, kā es gribu. Meita tā, ka saka, ka viņai apmierina tas garums, jo viņai sanāk šeit pie paša kauliņa, pat īsāk, nedaudz virs kauliņa. Man laikam tomēr tas īsti neapmierina, jo es saprotu to, ka, teiksim, nākošo rudenu un ziemu viņa nevarēs viņu uzvilkt, jo viņai vienkārši piedurknes ir par īsu, bet tieši pats stāvdaļa viņai ir ļoti labi. Un tādēļ es nezinu, vai sārdīšu ārā, vai es vienkārši nogriezīšu šo posmu un pa jaunam uzadīšu, jā, bet man vajag piedurknei noņemt nost valnīti, es domāju vēl kādus 5 cm pādīt garumā un tā tikai valnīti. Un, jā, viņa jau netīrsies, jau pamanīju. Jā, tas ir jādara, bet es pieļauju, ka es to darīšu tad kaut kad tagad, un tad vēlāk vienkārši ielikšu mazgāt adījumu, jo es skatos, kad viņa ir kaut ko izsasmērējusi, un tur tagad ir oranžs, nevis rozā. Jā, bet viņa diezgan intensīvi viņu nesā, pa ko man ir liels prieks. Jā, viņa vismaz nedēļā 2-3 reizes viņu uzvelk, mums arī tieši trāpies tāda ziema. Vienīgi, jā, man nedaudz mūsina prasās garāks piedurknes, un to es arī izpildīšu, jo es arī ļoti vēlos, lai viņa arī nākošo sezonu šo adījumu uzvelk, kā nekā. Viņš viņai vēl derēs, un tomēr tur ir ieguldīts darbs. Lūk, šādi viņš izskatās. Adīts no Drops Air. Un šeit krāsainie mati ir paņemti no Drops Fiestas, jo man šī dzieva bija pieejama. Un tad, lūk, šāda atsteņa izšu, jā, rišūšana man ir kā ir, bet jā. Un patēriņš bija diezgan draudzīgs, pamata krāsa man izgāja 3 kamoli, un pats Unicorns man izgāja puskamols. Un kopumā man apmierina. Es domāju, ka es varētu uzadīt vēl vienu šādu viņai, bet es padomāšu, vai no pašas Drops Air varbūt paņemt, pieņemsim, Drops Daisy vai Merino Extra Fine, kaut kādu nedaudz gludāku dziju. Un uzadīt tā kā vēl vienu izmēru lielāku, un kaut kādā savādākā krāsā, varbūt tā stumši pelēku ar baltu unikornu, kā ir daudziem citiem. Bet jā, un dubulto apkakli es netaisīju, es taisīju vienu apkaklīti, nedubulto, uzvedot 9 rindas, un es ņēmu 3 25 mm biezuma adats, jo 3,5 man likās, kad, Drops Air viņš netur valnīt nekādīgi. Un jā, jūs redzat, šeit ir tāds pleķis, ja jūs pamanat, bērns jau ir kaut kur sasmērējis, bet, kā es saku, viņi ļoti intensīvi nesā, un ko man ir liels prieks. Man pašai liels prieks, ka es iemācījos jaunu tehniku, tā ir Intersija, un tā ir Intersija adot pa aplē ar nepabeigtajām rindām, kas, jā, sev pa plecu var papājāt, jo man likās, ka tā ir neiespējama misija, bet beigās tā bija tīri ok. Vienīgi varbūt nepabeigtām rindām man vajadzētu pacensties nākošreiz nedaudz kaut kā skaistāk paņemt tos valdziņus, jo jūs redzat, ir tāda tā kā līnija. Raverlijā es redzēju, ka citi darīja tā, ka vienkārši adīja turp un atpakaļ.
teiksim, to gabalu šeit uzsāk un adīja līdz galam, un tad beigās vienkārši šeit to sānu sašuva. Tā arī var darīt, bet man gribējās iemācīties šādi. Tā kā jā, tas ir tāds decembrī pabeigtais darbiņš, un īstenībā diezgan ilgi es nevarēju saņemties tos matus pieliktu un to acīšu, tas, man liekas, man prasīja visvairāk laika, ja salīdzinu. To pašu džemperi es uzadīju diezgan ātri, tieši visu stāvu daļu, visu to unikornu, ja vienradzi. Tas, man liekas, man prasīja vairākas dienas tikai, dažas dienas, kādas 4-5 dienas kopumā es sadīju piedurknes, kā jau vienmēr vajag saņemties, un tad, jā, visilgākais bija tieši tie mati un viss tas. Un, jā, tas ir tāds man decembrī pabeigtais darbiņš, tad decembrī vēl bija darbiņš, es uzadīju savam tēvam zeķes uz svētkiem, lai mana mamma var nodot viņam dāvanu, un jā, un tad to es tagad diezgan intensīvi adīju, un adīju es no opaldzijas 8-kārtīgās, lūk, šādā krāsā. Jā, patēriņš diezgan labs, šeit mierīgi sanāk vēl viens zeķu pāris, pieņemsim manai jaunākai meitai, ko varbūt es arī vēlāk uzadīšu, jo viņa diezgan, es skatos, intensīvi nesā to vienu zeķu pāru, ko es uzadīju, viņa arī viņa nesā. Vecākai meitai es zeķes pagaidām neesmu adījusi, īsti nav bijusi vajadzība, jo manai mammai ir draudzene, kas āda arī zeķes ļoti daudz, un tad man mammiņa uz Ziemassvētkiem tagad sadāvināja zeķes, jautāja, vai es neesmu pretestējis, man jau labāk. Bet vispār man vecākā meita tāda karstasenīga, viņai nepatīk, ka plikām kājām staigāt, tāpēc, jā, bet viņai zeķes ir, tādēļ viņai nav vajadzības, vīram arī zeķes ir sādītas, tā kā varbūt tās es meitai vēlāk uzadīšu zeķes no šiem pārpalikumiem. Ja man sanāks ielikt bildes, ielikšu bildi, un kaut kādi darbiņi vēl bija pa vidam, manuprāt, es viņus jums jau rādīju, bērnu Jaciņa, mācītāja meitiņa, ja man ļoti bija tāds uztraukums, ka man likās, ka tas viņai nederēs, ka būs pa mazu, jo es jau esmu aizmirsus, kā tie zīdaiņi izskatās, bet ne, tā Jaciņa tieši uzliet, lūk, bērnam 2 mēnešu un dara ļoti labi. Laikam mazbērniņš piedzims, jā. Un vēl man no janvāra sākumā ir cita mājaslapa, kur var iegādāties aprakstus latviešu valodā. Man vairs neeksistē stončusnit.lv, man tagad eksistē stončusnit.com, jeb stončusnit.nl. Vienalga, vai jūs rakstāt com vai nl, jūs atvedīs uz manu mājaslapu, kur ir sadaļa patterns, un patterns iekavās lv, tas nozīmē, ka visi tie apraksti ir latviešu valodā, un jūs droši viņus varat iegādāties, un ja jums kaut kādi jautājumi, jūs man vienmēr varat uzrakstīt e-pastu, un kā arī no janvārā man ir atvēries internetu veikals, kur var arī iegādāties drobs dziju, un arī adatas, un arī citas lietas, tā kā laipni lūgti apskatīt manu jauno mājaslapu. Un jā, tad tagad turpinām tālāk pie maniem procesiem, ko es adu. Jo es baigi ilgi negribu izstiept garumā šo vlogu, negribu stumt garumā. Un viens no tiem, ko es iesāku decembrī, bet es joprojām neesmu pabeigusi, ziniet, laikam es gribu vainot adatas, laikam bija jāņem 3,5, nevis numur 3, šī ir 3 tur šaula pēc petit knit, uma skarf, pēc būtības nekas sarežģīts tur nav, arī tāpatās arī. ņemt, tas pats, kas baktus ir, var teikt, bet es viņas aprakstu iegādājos, jo tāpēc, ka man ir kašmirs, un es gribēju, tā kā, kaut ko es gribēju, nezinu ko, bet es kaut ko gribēju. Un es esmu tikusi tik tālu, šis ir otrais kamols, man kopā ir 2 kamoli, un visa odziņa tajā, kad vēlāk, kad jūs pabeidzat adīt pašu šāli, jums apdere, tāda apderes maliņa ir izadīta viena rinda krēliski, ja es pareizi atceros, un tā ir citā krāsā. Tā ir tāda odziņa, ar ko tad atšķirās, teiksim, tā šī šāle no pārējām šālēm. Un tad man ir dzija Sannes Gārna kašmirs, tā ir tā viņu jaunā dzija, ko viņi izlaida rudenī. Un šeit ir 20, ko te bijām? Jā, viņiem tā interesanti uzrakstīs 25 grami uz 110 metriem, protams, 100% kašmirs, iesaka adatas no 3 līdz 4 ārpus,
Man ir šāda lūk zaļa krāsa un šāda lūk vīna krāsa tumša. Es neatceros, kāds viņai ir numurs, bet viņiem, teiksim tā, liela izvēle nav tajā krāsās, pagaram krāsu palitrā. Un, jā, un šo kā es plānoju savai mammai, bet es vēl domāju, vai šī šaulīte būs mammai, vai šī šaulīte paliks man. Jā, uzvedīšu, tad redzēšu. Kopumā, protams, es pirmo reizi ēdu ar 100% kašmiru. Man lūk šeit stāv dzīja no Lamanas, Milāno, kur ir 90% merino un 10% kašmirs. Un viņa arī ir savā veidā maigičējuši pēc izmazgāšanas, bet, protams, šeit šis ir 100% kašmirs, šis ir kaut kas unikāls priekš manīm, pirmo reizi vispār tādā pieredzē. Un teikšu tā, ka vēl ir gabaliņš, ko adīt. Es tad īsti līdz galam, es īstā nepētīju ar jāprakst, bet man tagad jādomā, šis ir pirmais vai šis ir otrais izmērs, jo viņa sanāks tādā, pēc būtība pirmām izmēram, man liekas, kaut kā tagad jau ir jābeidzās. Es domāju, kaut gan tu nevar vēl neko aptīt savukārt, jā. Bet, jā, es adīšu līdz pašam galam pilnīgi, ka man beigsies dzīve, vai ka tur paliks pēdējais kaut kāds kripatiņš, adīšu tik tālu, kamēr pabeigšu, un tad tos, kā tur ir minēts, tos apmēram no 3 līdz 5 gramu, man tā rievot labiskā, tas maliņa būs lūk šai krāsā, un jā, tad tāda būs tā viena šalīte. Es ļoti ceru, ka es viņu gribēju jau janvārī pabeigt, bet kaut kā man nav sanācis, diezgan ilgi neesmu viņu adījusi. Man viņa tā kā stāv pie gultas, kā gultas projekts, ko es tā kā paņēmu, bet beigās, cik es pamanu, man sanāk viņu paņemt un izadīt tā kā 2 rindas, un tas arī viss. Tāpēc viņu laikam vajadzētu kaut kad paņemt, ieslēgt kādu filmu un pabeigt vienreiz. Un tā man bija plānos tā kā sev arī šādu šallīti uzadīt, bet laikam es ņemšu citu modeli no vienas citas adītājas. Es laikam biju minējis iepriekšējā vlogā, kad viņai pierģistrējot savu e-pastu, viņa jums nosūta 2 bezmaksas aprakstus, kur tieši tiek izmantot, tur tiek izmantot Cardiff kašmirs, bet viņiem ir metrāži pilnībā viss vienādi, un tāpēc es lietošu šo. Un tur arī adatas ir 3,5, tāpēc es domāju, ka tur bišķi ātrākies, un plus tur vēl ir tā kā rakstīņš, nekas īpaši, tur ir ievot labiskais un apmetumi. Man liekas, ka es to adīšu, vai otrs viņai ir ievot labiskais un ar valnīti miksēts kopā. Līdz ar to vajadzētu būt nedaudz interesanti, un arī adīšu visus 2 kamolus, līdz es tā kā pabeigšu to adīt. Jā, tāds ir plāns, bet es gribu obligāti pabeigt šo mēnesi, lai, teiksim, pabeigtu. Jā, bet varbūt vajadzēja ņemt 3,5 adatas, domāju, kad baigi nekas traks nebūtu bijis, un būtu ātrāk kaut kā adījies, es nezinu. Ādu ar koka tulip adatām. Jā. Varbūt tāpēc, ka koku, nezinu, grūti spriest, varbūt vienkārši tāds ilgs process liekas. Tas ir viens no darbiņiem. Ko es gribu teikt par kašmiru? Es plānoju sev uz dzimšanas dienu laikam uzdāvināt dāvanu un iegādāties šo dzīju un uzadīt sev Megī kardiganu pēc Petits Nits. Tas ir ar īsām rokām apmēram līdz šitajienai. Nu, tā kā tāda jaciņa arī ar 3/4 rokām laikam. Un man liekas, ka viņa būs tāda ideāla pavasara jaciņa. Nu, mums šeit īstenībā tie laikapstākļi ir labāk nekā Latvijā. Cik es saprotu, Latvijā tagad ir -20 un vēl vairāk. Mums jau ir +6, bet mums šausmīgi krasi mainās. Mums var būt +6 un rītā mums var būt 0. Un tad mums šeit tā viss staigā, un tāpēc es domāju, ka es uzadītu tādu, un viņš būtu tāds visu sezonas, nu varētu iztestēt arī, kā ir, piemēram, vasarā, jo it kā mums vasaras ir siltas, bet ir arī tāds dienas, kā vasara saule pazūd un vienkārši +15 un nevar saprast, vasara vai nav vasara. Un tur vajag, man liekas, priekš Megī kardiganu uz mani izmēra 8 kamolus, tad es domāju paņemt, un es domāju pasūtīt pelēko krāsu tieši tādu, kāda viņai ir, jo no visām krāsām man tā ka visvairāk uzrunā, ko es gribētu nesāt, tas tāds universāla krāsa, ko var ikdienā nesāt un arī, teiksim, izejot ārā. Jā, tas būtu tāds mans pirmais lielgabarīta adījums tieši no kašmira. Un, jā, un Sannes gan arī var
priekšpasūtīt arī pie maniem, ja kādam ir interese. Un tālāk no procesiem ir mans Olga Sveter. Es neatceros, vai es jums rādīju decembrī, vai es jau viņu biju iesākusi, vai nē. Man liekas, ka es viņu vēl nebiju iesākusi, man liekas, ka es viņu iesāku janvārī. Un, lūk, šāds ir mans process. Ko lai stāst? Daudz ko izstāstīt. Viens no tiem, kad man liekas, kad es neesmu trāpījusi blīvumā, viņai bija, man liekas, 20 valdziņi uz 10 centimetriem. Cik rindas es neatceros. Manuprāt, ka man ir 19. Bet varbūt, kad jau visu 18. Es nezinu, vai tieši varbūt rindās. Tā man viss patīk. Vienīgais stāvu daļu es ārdīšu ārā. Es attīju pēc viņas aprakst, kā viņai teiks, līdz ko tu sasniedz 50 cm, tā kā jāsāk jau taisīt valnītis. Bet mērot, es vienmēr, kad es mēru, es vienmēr nedaudz pastiepju. Tāpēc, ka es zinu, kā adījums izstiepsies. Līdz ar to, tad, kad es mēries, nedaudz stiepu. Un tad, kad es beigās vēl uzadīju to valnītu un noraucu tā elastīgā, ne tieši Italian bind off, bet tai bišķi vieglākā versijā, teiksim, light version of Italian bind off. Un tad, kad es to visu izdarīju, tad es sapratu, ka man te ir 48 tagad sanāk. Kā tas ir, es nezinu, bet es domāju, labi, lai tā paliek. Uzadīšu abas piedurknes, sapratīšu, cik daudz man dzīves paliek, un tad es tā kā attārdīšu vaļā un vienkārši atdīšu taisnāk, jo man tagad sanāk ir līdz nabai. Es tik īsu negribu, es tomēr gribu, lai viņš tāds oversize un arī, teiksim, garš. Vienīgais, man nepatīk, kad man sanāk ir nedaudz lielāks izgriezums nekā viņai bildēs. Viņiem, cik es skatījos, visiem praktiski ir lūk pie šejienes tā kakla apdare, man sanāk šeit. No vienas puses tas ir labi, jo man nepatīk, kad man šeit žņauts, bet es nesaprotu kādēļ. Pieļauju iespēju, kad praktiski 90% adītājs ādā XXS un XS izmēru, es adu S izmēru, jo es vienkārši gribēju, lai viņš tāds liels ir. Bet man tas tā kā nemūsina. Domāju, lai jau paliek. Un dubulto apkakli es neādīju, jo es negribēju. Man liekas, ka šī dzieta tā jau savā veidā ir tāda bieza, un man liekas, ka tas tāds biezs būs, un kaut kā es to negribēju. Tāpēc es vienkārši uzadīju 9 vai 10 rindas valnīti un noraucu arī tai elastīgajā noraukumā. Un izmantoju 3,25, tas nevis 3,5. Bet viņa tā jau ir super staipīga, tādu stretchy. Kādu dzīvu es izmantoju? Atradīšu. Dzīja man ir Drops Fiesta. Es gribēju izmēģināt tādā lielgabarīta adījumā šo dzīju. Šīs divas krāsas 09 un 02, un šeit ir 75 vilna, 25 poliamīds, 50 gramu 110 metriem un iesaka adats numur 4. Nu, viņa ir tāda super vaša vūla, līdz ar to viņa var mazgāt vecsmašīnā. Un viņa skaidrs tā kā zeķu dzīve, bet, protams, viņa var izmantot arī tāpat. Uz doto mirkli man ir palikuši, jā, es te skatos, man lūk, ir palikuši 2 zilie un 2 krēmīgie, un man ar to vajag pietikt, jo man vienai piedurknei nosacīti izies šitik daudz. Un tad šos divus es likšu stāva daļai, bet es pieļauju iespēju, ka man, protams, ka paliks pāri. Plus, jā, man te kastē viss stāv, plus man arī ir nedaudz, lūk, šādi gabaliņi, gan no baltā un no zilā vēl stāva, līdz ar to, ja man kaut kas paliks pāri, tos es likšu svītrās, par to es vēlāk parunāšu. Un, jā, tā kā man mierīgi pietiks, aprakstā bija minēts uz S izmēru 6 vienā krāsā, 6 otrā krāsā, tad 12 kopā, bet es domāju, ka man tieši tik daudz nebūs. Man liekas, ka man varbūt rupja 10 gamoli varbūt vai 11, es nezinu, bet jebkurā gadījumā, kad man liekas, ka patēriņš ir ok. Jā, pa 2 dienām es uzadīju piedurkni. Piedurknei arī viņai bija minēts, ka ir jāveic valdziņu samazināšana katrā 12. rindā, kopā 9 reizes manam izmēram, vispār arī visiem maziem izmēriem, bet beigās man sanāca, ka es izdarīju tikai 7 reizes, un tad, kad es gāju mērīt, tad es sapratu, ka man jau ir šeit pie paša kaula, jau pat bišķi pāri kaulam, un es sapratu to, kad
vairāk jau nav kur noraukt, tāpēc, kad viss jau jāsāk adīt valnīcu, savādāk tam man būs šādi. Tāpēc, jā, tagad man ir līdz šajienai, kas arī ir jābūt ok. Un tad sanāca, kad es tās 2 ekstrā reizes samazināju tai pirmajā rindā, kad sāk adīt valnīt, lai dabūtu to valdziņu skaitu, ko viņa bija minējusi. Ar 3,5 adatām es to noraucu un arī elastīgajā noraukšanā. Un jā, tad man tagad atliek vēl uzadīt otro piedurkni, un tad ir pats jautrākais ārdīt ārā noraukšanu, kas ir, kas nav īsti patīkami, bet nav ko, jā, kā itā ir, griezt es neko negribu, es gribu, teiksim tā, pataupīt to dzīvu, paekonomēt savā veidā, un tāpēc, nekas traks, tas, teiksim tā, lūk, tagad es jau te kaut ko tārdīju, ieslēgšu kaut ko fonā un tad vienkārši izārdīšu ārā. Sanāks ļoti oversizīgs liels džempers. Man liekas, ka tas man vairāk pat ir nevis kāds S, bet beigās viņš man sanāks kaut kāds ML no viņa piedāvātā. Bet kopumā man tas galīgi netraucē, man patīk. Man patīk, kā tas izskatās. Uzmērot, man ir topiņš, kad es mēru un neteikšu, ka man baigi kožu un liekas, ka tūlīt man tur noedīs. Nē, tā nav. Diezgan patīkami, pēc mazgāšanas, es domāju, paliks vēl maigāka. Kā uzvedīsies adījums pēc mazgāšanas, es nezinu, man nav pieredze no šīs dzīves tieši kā adījumā. Zeķis, kad es adīju no Fiestas, jā, nedaudz pastiepās, un līdz ar to es arī ceru, ka šis džempers pastiepsies, bet stāva daļa man ir jāda garāka, jo pat arī visu pastiepšanās nebūs tas gala rezultāts, kādu es gribu. Es gribu uzadīt vēl Olga Jacket arī, bet es nepirkšu aprakstu atsevišķi, es vienkārši izmantošu šo aprakstu un adīšu pēc tā principa. Tur, teiksim tā, ja māk modificēt, nekā sarežģīta nav, vienkārši ir jāsaprot, kurā momentā tev ir tam visam jābūt. Un vienkārši lietošu Olga Jacket, lietošu Olgas svetera aprakstu modificēt uz Olga Jacket. Nezinu, kādu dzīju izmantot, domāju, varbūt tās eksperimentēt un ielikt Drops Daisy adīt vai no Drops Limas. Jā, un no Drops Charisma. Es nezinu, visticamāk, ka šis Olga Jacket būs tuvāk kaut kad uz rudens. Es tā domāju, varbūt tās arī ne, varbūt kaut kad vēlāk iesākšu, lai man arī ko pavasar nesāt. Nezinu, kuru dzīvi vēl es izmantošu, bet man it kā ir Drops Fiesta spilgti rozā krāsā tieši 6 kamoli vēl, patiesībā 7, bet tas 7. ies man tai cepurē, ko es vēl prom neesmu pabeigusi. Jā, viņa tad šeit viņa man ir. Es varbūt biju rādījusi, jā, kad es biju iesākusi adīt cepuru no Drops Fiestas šādā spilgtā krāsā, bet es vēl prom viņu neesmu pabeigusi, un man tieši paliek 6 kamoli, un bija doma, varbūt varētu arī šādā pašā pat kombinācijā baltu ar spilgtu rozā, bet es nezinu, vai es gribu tik spilgtu to krāsu, vai es paņemšu kaut kādu varbūt pelēkā baltu. Es nezinu, līdz tam vēl gan jau izdomāšu. Ja es vēl prom neesmu pabeigusi zeķis, te vienu zeķi no Fiestas uzadīju un otru prom neesmu uzadījusi pēc mana apraksta 3x2. Vajadzētu saņemties un pabeigt. Jā, tā kā šī tik tālu mans projekts ir, gribu viņu ļoti pabeigt, tuvākajā laikā es viņu īsāk gribētu pabeigt, lai es varētu viņu vēl panāsāt, jā, tā kā lietot viņu, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā es viņu lietošu pavasarī, jo tā kā mums paliek silts, tā kā savu ziemas jaku es likšu prom, viņu var vienkārši kā ar džemperu staigāt vai arī ar plānāk. Patiesībā man gribētu vispār nopirkt vesti, jo man ir daudz dažādu džemperu, kurus varētu lietot, ja tu nopērc vesti. Jo tā kā vienkārši pliku džemperi iet laukā ir pavēs, bet vesti nopirkt varbūt būs siltāks. Tā kā gribu atrast un nopirkt to vesti, kaut gan es jau 3 gadus pērku to vesti un tā nevar nopirkt, varbūt šogad jānopērk. Un jā, tā kā vēl viena piedurkne un stāv daļai, cik garāk es viņu adīšu, es domāju, ka, apmēram šādu gabalu, tātad 1, 2, 3, 4, rupi 5 strīpas vēl sanāk, jā. Jā, es gribu, lai viņi tā kā pusdibeni apsedz. Bet īstenībā svītras adīti diezgan
interesanti, teiksim, nav tik vienmuļi, ja tu tā kā izad un tu tādam tūlītās jaunā svītra, nākošā svītra, nākošā, un tad tu domā, labi, ir izadīšu vēl vienu svītru un iešu gulēt. Tad domā, ne, labi, es vēl vienu svītru izadīšu un iešu gulēt. Kā izskatās šeit, kur ir tā, šādi izskatās tā manā, lūk, tas celiņš. Kopumā, man liekas, ka ir ok, teikšu tā, ka baigi, man liekas, ka nekrīt acīs, ka ir mainīta tā pārēja. Nu, protams, ka pēc mazgāšanas tam vajadzētu vēl nedaudz vismukam sajiet savā sulā. Tā kā jā, šis ir, var teikt, gandrīz gatavs, nu, es viņu gribu februārī pabeigt pa lielam. Visu, ko es jums tagad rādu, gribētu pa februāru pabeigt, lai man ir tāds punkts uz i un miers no tā visa. Tad ir nākošais process, kas bija, kuru es gribēju jau pabeigt, bet beigās izrādījās, ka man pietrūkās dzija. Un dzija pietrūkās diezgan, piedodiet, stulbā momentā. Man likās, ka man šī bruša dzija ir 10 kamoli. Es pilnā nopietnībā visu savu mēnesi ar šo ideju būtam galvā, man bija tāds, man ir 10 kamoli, man būs projekta, man ir 10 kamoli. Beigās izrādās, ka man ir 8 kamoli, un šī tik man palika no 8. kamola, un man pietrūks tieši, cik te ir, vēl 3 rindām valnītim, un tad noraukt. Tā kā, jā, tas gan stulbi, bet pēc būtības, jā, varbūt es varēju tikai pārdīt nos nedaudz stāvu daļu, bet, ziniet, es īsti negribu, jo šo džemperi es tieši redzu vīzijā, ka viņš ir tāds pagarš. Man liekas, ka viņš nebūs proporcionāli smuks, ja viņam būs īsti stāvu daļa, vismaz man tā ir tādēļ. Man jāgaida, kad man atnāks šī krāsa, lai es varētu pabeigt. Un, jā, lūk, šis ir tāds džempers reglānā, un viņam ir nosaukuma džempers brīvums, tātad freedom. Tas vairāk asociēs tieši par piedurknēm. Jo jūs redzat, ka ir platas piedurknes, jā, es šeit veicu valdziņu pieaudzēšanu un ir platas, skaistas piedurknes. Tad pēc būtības tas ir džempers reglānā, ar diezgan garu reglānu, ar garām piedurknēm un pats pa sevi viņš tāds oversize. Un es jau nevaru sagaidīt, kad es viņu pabeigšu un kad es viņu izmazgāšu un arī lietošu. Man liekas, ka tagad, kad jau drīz varēs noņemt no to ziemas pufai, tad viņu kā ikdienā nēsāt būs vienkārši ideāli. Jo brušets ir silts, patīkams un maigs, un pēc mazgāšanas viņš vēl paliek tāds viņš pļurīgāks. Nu, man vienmēr, man patīk tas gala rezultāts dropsam brušetam. Un tādēļ es ļoti jau nevaru sagaidīt, kad es viņu izmazgāšu, jā, un diemžēl pietrūkās, bet es patiešām, es ilgi domāju, ko darīt, tad es sapratu, kad tomēr tas kamols ir vajadzīgs vēl viens, lai varētu pabeigt, kā es gribu. Un lūk, kopā lūk šāds reglāns. Reglāns ir 26 cm, varbūt šeit šādi grūti pateikt, bet pēc mazgāšanas viņš parādīs visu savu krāšņumu. Un man patīk ļoti, kā izskatās. Jā, un krāsa ir no Drops Brušet Alpakas silka krāsa numur 20, un arī šim džemperim tagad drīzumā pēc dažām nedēļām būs kopadīšana. Tātad, ja jums ir vēlēšanās, jūs varat pieteikties kopadīšanai, links uz kopadīšanas būs lejā zemāk, un droši piesakaties, un tad adīsim kopā savu šādu skaistu džemperi. Viņš var būt kā ikdienai, gan arī kā izejams, un spriežot kāds Latvijā laiks, es domāju, jums vēl ilgi un diktojas silts džempers. Jā, tātad kopumā es esmu ļoti apmierināta uz doto mirklošo rezultātu, vienīgi man vajag vēl dziju. Bet es galīgi nepārdzīvoju par to, kad man būs, teiksim, tas kamols, jo, esam reāli, cik man tad tur vajadzēs tam valnītim un noraukšanai. Varbūt gramus 5, maksimums 10, pat mazāk, es domāju, pie 5. Bet man ir plānos pielietot to dzīvu vēl kaut kur, un tādēļ es baigi nepārdzīvoju par to. Un tad vēl viens process, par ko man nedaudz kauns ir, bet saprotiet, es ļoti biju iespringusi adīt džemperu brīvumu un džemperu Olga, tāpēc vispārējais man bija tā kā nedaudz nolicis nost, plus man ne katru dienu sanāca adīt. Bet jā, es biju minējusi decembrī, kad es, ja Renāta dziedātāja Singing Knit, Renāta dziedātāja Singing Knit, es pielikšu viņus Instagram arī,
info kastītē lejā. Ja viņa arī šogad izdomās veikt tā kā kopadīšanu zeķiem, tad es piedalīšos. Tad viņa pagājušajā gadā bija izdomājusi Singing Knits Socks Together 2025, ja es pareizi atceros, es tā no galvas nezinu, kur viņa katru mēnesi deva tā kā tēmu par ko, un tad tu tā kā varēji adīt, kā tu to interpretē un uzskati pa savam. Šogad viņai ir tas pats, bet nedaudz savādāk. Šogad viņa piedāvā jau arī gatavus aprakstus katram mēnesim. Tad Raverlijā var iegādāties viņu to e-grāmatu Singing Socks Together 2026, tad 2026. gada, kur jūs nopērkat to e-grāmatu un katru mēnesī savai noteiktai tematikai viņa liek iekšā zeķa aprakstu un jūs varat adīt to. Tā ir brīva izvēle, to var darīt, to var nedarīt. Es neplānoju to darīt, jo praktiski es pieļauju, ka lielākā daļa zeķes viņai būs tieši ar četrkārtīgo dzīvi, un es īsti negribu to darīt, bet man īsti arī mans ir plāns vienkārši izadīt visu zeķu dzīvi. Jā, viņai tā kā piedāvāja un pozicionē to, ka tu vari visu savu zeķu krājumus izadīt un improvizēt tajā, bet man ir tā, ka es vienkārši gribu, teiksim tā, vienkārši būt labiskajā adīt, drillēt un vienkārši izadīt, kas man ir. Man ir plānos vienkārši gudi labiskajā zeķes un varbūt kaut kādas zeķes, kas ir pēc manas YouTube pamācības 3 labiski, 1 krēliski, un viena zeķes gan es sadīšu pēc savā aprakstā, tās būs zeķes Veronika, bet to es pagaidām nerunāšu, jo tās būs bišķi vēlāk. Un manas janvāra zeķes, kuras es iesāku diezgan vēl, es viņas iesāku adīt burtiski kaut kādās pēdējās janvāra dienās, un man bija tās, man tās zeķes ir jāiesāk, lai vismaz tā, ka skaitās, ka es kaut ko esmu iesākus darīt. Un tās ir lūk šāda zeķes. Tad viņai 2026. gada janvāra zeķa tematika bija refleksija, ja es pareizi atceros. Tas ir, teiksim tā, visu, ko tu gribi ņemt līdzās šim gadam, un visu, ko tu gribi atstāt iepriekšējā gadā. Un, to es tā sapratu, un tad es tagad domājusi, ko un kā adīt no saviem krājumiem, jo man tā kā, es sapratu to, ka es gribu kaut kādas svītrainās, un man bija doma ņemt un miksēt balto ar brūno, jo man ir brūnais un arī baltais, bet tad internetā sēžot, es ieraudzīju šo kamo no Opal 6-kārtīgās, un man bija tāds, es gribu šito zebru paņemt, tāpēc, ka 25. gads man bija interesants, ļoti daudz slimojot un jā, visas tās emocijas, arī ar zaudējumiem, ja, kad man opis un oma aizgāja nedēļas laikā, bija 2, tas vispār aprīlī bija ļoti liels trieciens, un man bija ļoti emocionāli, vēl joprojām šeit tādi ļoti emocionāli, jo mana oma bija ļoti mīļa ome, un jā, aprīlī jau būs gads, jā, laiks ļoti ātri skrien, un tad es sapratu to, ka es ieraudzīju šo dzīvi, un es sapratu, jā, ka es šo dzīvi gribu paņemt un uzadīt no viņas šīs zeķes, kā janvāra zeķes, kur būs melnās un baltās strīpas, tad labās un sliktās dienas, un, teiksim tā, kad viņas vienkārši šeit atspēlē, jo arī noteiktas tās neīpaši patīkamās dienas tomēr ir jāpaņem līdzi sev, lai tu vari viņas izvērtēt, izanalizēt un pieņemt. Un, protams, baltās svītras, kam tad visam jau patīk, kad ir balts un skaists un pozitīvs. Bet arī ir jāpieņem arī tās sliktās dienas, diemžēl. Un es sapratu, ka šīs zeķes es šādi to redzu, un es viņas noteikti adīšu sev. Bet, protams, es gribu visas zeķes uzadīt gadu laikā un tikai nofilmēt video un tikai tad nesājot. Bet, jebkurā gadījumā šīs zeķes es ēdu personīgi sev. Un tās būs man, kā es to redzu, visu slikto labo ņemu līdzi. Gandrīz slikto. Un izmantot šo krāsu. Es zinu, ka man šeit paliks 100% vēl diezgan daudz, vēl kaut kādām zeķēm. Bet es izdomāšu, vai es viņām šo krāsu vēl izmantošu kaut kādām citām zeķiem, vai es neko neizmantošu. Es nezinu, no sākumā vienkārši jāuzad zeķes. Jā, man joprojām ir pirmā zeķe, šī tik tālu. Es izmantoju numuru 3 adatas, un ir tā, ka man šīs numuru 3 adatas metāla ir šai nabaga cepurē, ko es nezinu, kad pabeigšu.
Un tad man bija palikušas tikai Sinita numur 3 adatas, bet man viņām nepatīk tā aukliņa, un tad es sapratu, ka es vienkārši adīšu ar zeķadatām. Kās ir vēl joprojām no AliExpress, es nezinu, viņām ir 5 gadi, man liekas, ja ne pat vairāk, bet, es apdomāju jau palēnām tā kā laikam iegādāties zeķu adatu komplektu, bet es vēl nevaru izdomāt metāla vai koka, tāpēc esmu tādā dilemmā, un tāpēc līdz ar to lietoju šīs. Tagad šīs ir manas janvāra zeķes, kuras obligāti viennozīmīgi man ir jāpabeidz februārī. Lielam, kas tad tur ir? 2 dienas un zeķes gatavs. Jā, šī somiņa ir man mammušu jauns vairāk somiņas, un tad vienu šo somiņu es izdomāju paņemt sev, jo man viņa patīk. Un es domāju, kāpēc, lai es to nepaņemtu šādu somiņu. Un tad viņa, protams, ka tā jau ir februārs, un ir jau jauna tēma, un tēma ir draudzība. Teikšu godīgi, es tā kā izlasīju, bet es jau aizmirsu. Man ir tā, ka es plānoju vienkārši visu izadīt, un katru mēnesi intuitīvi tā krāsa, kas man vairāk uzrunā, no tās krāsas arī adīt zeķes, un tā kā tas ir februārs, tā ir rozā mīlestības sarkanā krāsa, es adīšu no šīs dzīs, no Opal, šo dzīvu man uzdāvināja Linda no Let's Knit, un es adīšu šo, jo viņa ir vienkārši skaista krāsa, un visticamāk adīšu sev. Un es zinu, ka man paliks pāri, tad es arī uzadīšu visticamāk savai jaunākai meitai jaunu zeķu pāri, bet es viņai stulmu daļu adīšu garāku, izteikti garāku, jo tur man bija kaut kāds 20 trīns, es man liekas adīšu visu 40 trīns. Tāpēc pieļauju iespēju, ka varbūt man nepietiks viņai pilnvērtīgām zeķiem, tāpēc varbūt tās es papēdīju un purngalā likšu balto krāsu. Bet jā, es ļoti gribu uzadīt no šīs krāsas, un es plānoju, jā, un tā ir tā bieza dzīve, 3,5 adats mierīgi. Un tad adīšu no viņas februāra zeķes. Vismaz februārī vajadzētu iesākt. It kā marta zeķēm man jau tā kā ir padomā, kādu krāsu es gribu un ko es gribu, bet es vēl padomāšu, jo es jau tā kā ieplānoju. Es biju ieplānojusi marta zeķēs izmantot šo Opal dzīvu no Vincenta van Gogha, tā kā arī sev, jo tās ir 4-kārtīgā, tur ir jādalīdz ar to 2,25 vai numur 2 adatām, bet tai pašā laikā man šodien piedzim jauna ideja, un tāpēc es nezinu, vai šīs zeķes man taps martā, un sākumā jāuzad janvāra un februāra zeķes. Jā, tā kā tas ir, patiesībā diezgan ilgi runāju, un jā, tad vēl ko. Man gribētu uzadīt jaunu šallīti, bet es nezinu, vai man sanāks šo mēnesi to izdarīt no Lamana Roma. Vienkārši rievot labiskajā. Bet es biju domājis, vai tā kā īso mazo šallīti vai tādu garo šallīti. Es vēl nezinu, es dilemmā man gribētos, bet laikam, kad vēl šo mēnesi līdz tam rokas neaizies. Un tad man būs vēl viena kopadīšana, tad man viena kopadīšana būs džemperim brīvums, un otra kopadīšana būs jakai pērle ar V veida kakla izgriezumu, tātad reglānā no augšas uz leju. Jūs redzēsiet tagad bildi, manuprāt. Un viņa arī būs kopadīšana WhatsApp platformā. Abas kopadīšanas katra no viņām ilgs 6 nedēļas. Tad līdz marta beigām adīsim kopā, atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem, motivēsim viens otru, iespaidosim, dalīsimies ar dzīvām pieredzēm, un aktīvākajam dalībniekam būs vēl balviņa no manīm. Un es savu adīšu no Lamana Koma Grande. Mana pirmā jaka arī ir adīta no Lamana Koma Grande tvīts, un man tad bija 8 kamoli, un man liekas, ka es izmantoju 7. Man liekas, vai 7,5. Man tā jaka ļoti patīk. Man patīk viņu nēsāt, bet es sapratu to, ka man prasās tomēr nedaudz garākas pieturknes, un tā kā garāka jaka man laikam, gribās visu garāk tagad. Un pēc slimošanas, kad es slimoju, kad man gribēju šausmīgi adīt, bet es nevaru adīt, un es skaties tikai uz dzīvām, es palūdzu Lamanai, lai man atsūt šo dzīvu. Man ar Lamanu ir sadarbība, kur viņi man sūt dāvanāt dzīvu. Viņi man bija atsūtījuši Lamana Roma 2 kamolus, kur ir kašmirs ar zīdu, super maiga. Viņa, ja vajag salīdzināt, manuprāt, viņa ir maigāka par Sannes Garn, bet viņām tomēr abām ir nedaudz atšķirīgi faktori. Šī ir vairāk tomēr pūkaina, pildīta, un tur ir zīds.
Un šī ir vienkrāsainā. Tā iepriekšēji bija tvīsta, šī ir vienkrāsainā, lūk, tādā zilā, tā kā maigi zilā džinsa krāsā. Un, ziniet, viņai ļoti interesanti. Viņai ir 50 grami uz 120 metriem, bet viņai ir baigi biezā. Es adīšu ar numuru 5 adatā, visticamāk, vai 4,5 es vēl padomāšu. Un man ir 10 kamoli, un es domāju, ka es darīšu tā, kā es tagad cenšos darīt. Tas ir uzadīt stāva daļu, nedaudz viņu atdalot, pārdot kaut kāds dažs centimetrus, un tad iet pie piedurknēm. Un tad, kad pabeigt piedurknes, tad skatīties, cik paliek dzīves, un jau apmēram prozatoriski saprast to garumu, kāds tev sanāks. Nezinu, vai man pilnībā visi 10 kamoli izies, bet es šo jaku ļoti gribu, un pa lielam es domāju, ka viņa man būs tā kā laikam tāda pavasara jaka, jo viņa nav super tāda, ka viņai super silti. Ja? Viņai tāda, kas tā kā elpojošā laikam, kas tur to temperatūru, un teiksim, ir džemperi, kur tu uzvelc, piemēram, ziemā, viņš to silda, šo jaku uzvelkot, nebūs tā, ka tev būs viņā karsts, ne. Tev būs viņā labi. Šī 100% vilna, merino vilna, bet viņa nav super maiga, viņa nav arī super raupja, viņa tāda kaut kas pa vidu, man ļoti patīk īstenībā. Ja jums ir iespēja pamēģināt šo dzīves iesaku, un tā kā tas ir mans plāns, un ja jums arī interesē piedalīties šai kopadīšanai, tad links viss ir lejā, droši varat spiest un pievienoties. Jā, un tad meitai atdot to unicorn džemperi, es biju izmantojuši šīs divas krāsas. Jūs redzat, man ir pietiekoši daudz vēl palicis pār. Tad es plānoju tāpēc droši mierīgi viņai pieadīt klāt garāks piedurknes, un pieļaujos, ka šo kamolas arī taupīšu. Ja mazums viņai vajadzēs rudenī pieadīt garāku, bet tā es plānoju uzadīt zaķu čīviņas pēc sava apraksta. Šajās divās krāsās. Tad viena būs tādā neitrālā krāsā, un viena būs rozā krāsā. Jā, ja man tikai no sākuma gribējās adīt draudzenes meitai džemperi, kur pēc būtībā pilnībā būtu pietikuši ar 2 pilniem eiriem un šo rozā, tad uz dotu mirkli es laikam to ideju atlikšu. Un manai meitai skolotāji ir gaidībās, un es gribu uzadīt dāvanā čībiņas. Patiesībā visi skolotājs, man liekas, ka šī jau ir 4. skolotāja, kas ir gaidībās, un visām es kaut kādu bērnu čībiņas esmu uzadījis. Es adīšu 2, jo es nezinu, kas viņai būs. Un lai vienkārši man ir 2 pāri. Un jā, tad tas man ir plānos, bet tas nav tā, ka man to tūlīt tagad vajag, bet kaut kad pa martu gribētu uzadīt. Un kas vēl? Es domāju, ka tagad jau lielākā daļa zina, kas ir vintage, jo vintage tagad arī Latvijā jums ir. Un tā kā es Vintedā ļoti daudz kaut ko tirgoju, man tur ir balansā. Un ir bieži tā, ka es to balansu nelieku sev kartē, bet man viņš stāv tajā Vinted balansā. Un tad es no turienes paņēmu sev dzīvu Cotton Light, pa ļoti labu cenu, kopā 7 kamoli, un man no viņas ir plānos adīt savu to vasaras topu Margarita, kurai man ir bezmaksas pamācība gan YouTube, gan arī Raverlijā var lejuplādēt. Bet es tur laikam kaut kāds dažs niansītes gribu pamainīt un arī iztulkot latviski varbūt. Teiksim, es gribu uzadīt to modeli pa jaunam, jo tas modelis, kas man ir, viņš, tur ir dažs nianses, ko es gribētu palabot, un tādēļ es paņēmu šo dzīvu. Šī tāda, tumšāka džins krāsa, ja vajag salīdzināt. Un no viņas, kas te mums ir, es jau aizmirsu, 50 kotons, 50 poliesters, 50 gramus 105 metriem. Es pat īstībā, es nezinu, kā ar viņu ir. Man no viņas ir radīta Soma Shoppers Poppers, kuram arī ir apraksts. Man ļoti patīk, kā Soma kalpo, ne kunkulīši, ne bumbulīši, nekā. Es asarā viņu diezgan bieži nesāju. Un tādēļ, tā kā es no viņas plānoju savu uzadīt, bet tas būs laikam kaut kad vasarā. Un vēl Vintedā es iegādājos šo Drops Air. Viņā ir tā kā dzeltena, bet ne līdz galam. Viņa ir, es pat nezinu, 22. krāsa. Es pat nezinu. Kaut kāds dzeltenais ar mustardu kopā. 4 kamoli. Ir plānos kaut kādu tālākā nākotnē adīt no viņas vesti, bet tas ir pavisam kaut kad nezinu kā. Un tad
decembrī, kad bija man vecāki ciemos, man vecāki bija atbraukuši pie mums uz svētkiem ar brāļiem, un mums viens veikals, dzīvu veikals, viņa savu klātienes veikalu tā kā izvērt ciet, viņam palika kā interneta veikals, un līdz ar to viņi daudz ko izpārdeva, ļoti daudz ko, un tad mēs uz turieni aizbraucām, un rindas bija nenormālākās, bet mēs uz turieni aizbraucām, un mēs ar mammu nopirkām dzīvu un ne tikai, bet mēs nopirkām ar mammu lūk šādu Katja Merino Aran, kas ir 52 vilna, 48 akrils, 100 grami uz 155 metriem. Kāpēc man likās, ka 200 metri? Bet nu labi. Paņēmām 5 kamos. Teiksim tā, viss, kas tur bija palicis. Man jau liekas, ka varbūt vajadzētu to 6. Bet nu labi, 5 kamo kopā ir. Un viņi izpārdeva manuprāt, 2,50 kamolā. Tā jauns laikam maksā pie 6. Es nezinu. Man ir plānos no viņas adīt mammai jaku. Ielikšu bildi pēc adītājas. Un viņa tāda, es viņu nesen atradu, Moon Edition, man liekas, viņa saucās. Un viņa iznāca ļoti, man patīk tas modelis uzrunā. Es sev arī tādu plānoju adīt, bet no sākuma būs mammai. Šo es gribētu uzadīt mammai kā uz dzimšanas dienu dāvanu uz aprili. Bet, skatīsimies, kā ies, bet Numur 5 adatām es jau uzvadīju paraudziņu. Pēc būtības tur vajadzētu kaut ko miksēt klāt, kādu moheru, un tā varbūt, lai būtu kaut kāds izteiktāks efekts kā viņas modelim. Bet man nav tādas vispār krāsas, un es arī baigi pirkt neko negribu, un man liekas, ka būs tāpat labi. Un es lūk uzvadīju numur 5 adatām, un manuprāt, ka es adīšu ar šīm koka tulipa adatām, jo šī merino, man bija patīkami adīt to paraugu, tāpēc es domāju, ka es tā arī palikšu. Bet es šo jaku iesākšu tad, kad es pabeigšu šos abus divus džemperus. Tad es šo jaku iesākšu. Un tad vēl tur bija arī izpārdevu. Tur daudz ko izpārdevu. Un viena no tām ziņām bija šī no Kaķas Concept by Kaķa 50 mohair shade, kur ir 67% mohēra, 30 poliamīds un 3 vilna, 200 metri uz 20 grami uz 200 metriem. Un šeit maksāja 2 eiro gabalā. Cik es sapratu, tas ir ļoti, ļoti izdevīgi. Es paņēmu 6 šādus konusiņus, tā kā bija plānos sev adīt kaut kādu džemperi. Es nezinu, teiksim tā, šī dzīve man neprasa. Man bija tā, es meklēju tā, lai var vispār atrast noteikti kvantitāti, jo tur jau daudz bija izpirkts un bija pa 1, 2, 3. Un es no tā visa, ko es varēju atrast no tām krāsām un to kvantitāti, es sapratu, ka es ņemšu šo krāsu, lai vai nu uzadīt sev kaut ko, vai sliktākajā gadījumā, ja es tomēr pieņemsim ar šo krāsu nesadraudzēšos, izmantot zeķiem. Jo šī, manuprāt, ir tāda universāla krāsa, ko var mierīgi izmantot pieādot klāt pie zeķiem vai kaut kur, Tāpēc es, 2 eiro gabalā bija. Un tā kā mammai, man pat rakstīja komentāros, ka interesanti gribētu redzēt šo salikumu, es arī, bet kad tas būs, es nezinu. Šādas 2 krāsas. 4 šādas tirkīs zilas un 2 šādas olīvu zaļa. Tirkīs zila, un lūk šādiem, manuprāt, kad zilie bija 4. Un tā kā bija plānos mammai uzadīt no mohēras džemperi un zaļo iejaukt svītras piedurknēm. Tāds ir plāns, kāda es viņu realizēšu, es nezinu, sliktākajā gadījumā miksēšu klāt pie zeķiem. Varbūt kādu, es nezinu, kad tas būs, bet ne tuvākajā nākotnē, bet, mēs paņēmām, jo kā lai nepaņem. Tāds ir tāds, mani pirkumi dzīvu, Un ko vēl, es biju kādu laiku atpakaļ saņēmusi dāvanu man jākaunās. No Spring Fantasy man piedāvāja dāvanu, kuras joprojām neesmu nofilmējis video. Bet es esmu likusi storijas, man bija atnākuši šādā kastītē, šāda, lūk, rotējoša
es nezinu, kā saucās, statīvs, kurā jūs varat ielikt dziju, lūk, un viņa, lūk, šādi rotē, un jūs varat adīt no 3D printera, viņa pati to dara. Teikšu godīgi, nu tā viņa saka pat dara. Teikšu godīgi, ļoti man patīk. Man ir pašai koka, ko es pirku kaut kādu laiku atpakaļ no Sostehreine veikala, es nezinu, pie 10 eiro viņš maksāja, bet viņš ir tāds, es viņu neizmantoju, jo vienkārši viņš negrozās. Es nezinu, es esmu visādi veidi dzīves mēģinājusi un tā, bet viņš vienkārši šausmīgi grūti griežās. Vai nu tur kaut kas jāiļo vai kas, es nezinu. Es viņu vienkārši smukumam izmantoju. Bet šis ir ļoti parocīgs. Un kas man patīk, kad jūs varat šo noskrūvēt. Šeit viņam arī ir blakām, kur jūs varat viņu nolikt. Un dāvanā vai komplektā nāk vēl šāda skaista somiņa, kurā jūs, lūk, šādi ieliekat un viss. Un jūs varat lietot un izmantot, kad jums vajag. Teikšu tā, man patīk. Es laikam nebiju gaidījusi, kad viņš tik patīkam griezīsies. Es jau viņu izmantoju. Lūk, šādi izskatās kartiņa. Es arī viņas Instagramu un mājaslapu ielikšu lejā infoboksā. Jūs varat droši apskatīties un piesakot un iegādāties, ja jūs gribat. Jā, un man ļoti uzrunā, man patīk, somiņa arī ļoti smuka ir. Man patīk, ka viņš ļoti labi griežās. Ļoti ērti. Tā kā, jā, tas tāda dāvaniņa, tā kā thank you for the gift. Un tas arī ir viss šajā vlogā. Tad jau es ļoti ceru, ka mēs ar jums tiksimies kaut kad drīz. Pēc dažām nedēļām, kad es kaut ko pabeigšu līdz galam, lai man ir ko pastāstīt, parādīt, ka man ir kaut kāds jauns iesākts projekts. Protams, ka man gribētos katru nedēļu te stāstīt un rādīt, bet man vienkārši nebūs ko stāstīt un rādīt. Tā kā, lai visiem adatiņas ziv, un tā jau līdz nākošai reizei. Atā!